Tā nedrīkst. Par to ceturtās līnijas mājas. Jā, ja tu ko vakar teici? Jā. Es jums atbildēju. Nē, es piedodiet, es pateikšu par to vakar. Tur bija vairāk tādi pārmetumi, pēc būtības. Tas viens ir, ka tur viena lieta līdz tiesai, acīm redzot, ir nonākusi, kur sievietes sūdzās, ja? Jūs neesat atbildējuši tiesai, līdz ar to tā tiesa bija izbeigta, jūs esat tā kā zaudējuši šo lietu, kāpēc tas tā bijis. Redziet, saprotiet, kā labi māca daži juristi. Es vienkārši jums jautāju, es neesmu to neuzvērtījis, es jautāju, tātad šī ir iespēja, kā mēs tagad esam iesnieguši 100 pieprasījumus tiesā pēdējā mēnesī, brīdinājuma kārtībā piedzīt parādus. Un tas, kā vakar pasniedz, tas ir viss muļķības. Jums bija iespēja vakardienas sēdēt? Atvainojos, es par to pateikšu, ja? Tātad, par to vakardienas sēdē es tikai vienu pateikšu, ja? Es paņemšu to visu, ko tur cilvēks teica, un visu es jums aizsūtīšu ar visu savu komentāru, jo es biju vakar tā pārsteigts par to melu gūzu, ja, kas tur gāzās, un netaisnību, ja? Es vienkārši šokā biju, godavārds, ja? Nespēju atbildēt. Tā man bija tur jāsēž un neviens neļauj. Bet par šo te brīdinājumu kārtību, tad es izsūtu tiesai, ja, šo te pieteikumu, un tiesa izsūta šim parādniekam, vai viņš piekrīt tam parādam vai nepiekrīt. Mēs samaksājam ļoti mazu malas nodevu, mēs tā ekonomējam naudu, gan iedzīvot mūsu, ja, un tur divi varianti. Vai nu piekrīt šis cilvēks, vai nepiekrīt. Ja cilvēks nepiekrīt, kā tur ir, ja, kurš dabiski nepiekrīt, jo viņam tāds konsultants stāv blakām, ja, tātad viņš piekrīt kaut kādai summai, bet mēs nevaram to, ja mēs tagad piekritīsim viņa mazajai summai, tad starpība mums jānoraksta. Saprotiet? Bet ja mēs nepiekrītam, tātad mēs ejam parasto ilgo ceļu, parasto brīdinājumu, ar parasto tiesas procesu. Mums šī valsts nodeva neko nepazūd. Ja šī brīdinājuma kārtībā nav nekas noticies, ja tālāk notiekās tiesas sēdi, abi divi atbildētājs un pieprasītājs piekrīt summai, tad tiesas spriedums par parādu piedziņu. Ja, kas būtu galā, ja viņi piekrist. Šajā gadījumā nepiekrīta, ja, mēs iesim garot ceļu, iesim uz tiesu, ja, attiecīgi tur varēs pārsūdzēt, bet šī, kā vakar tika pateikts, ka pazūd kaut kāda nauda, tas ir muļķības. Mums šo valsts nodevu, es jums varu atnākt, es jums parādīšu, cik jau mums valsts pārskaita atpakaļ. Vai ieskaita nākošajā valsts nodevā, kas būs jau vajadzīgi par parādu piedziņu parastajā kārtībā. Kā jums veicas šajā te piedziņā? Es domāju, ka ļoti veicās. Jā, es 100 tagad mums ir pieteikumi, ja, jau pēdējā mēnesī. Un kāpēc mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar dzīvokļu īpašnieku pilnvarotām personām vai mājas vecākajiem, ja, viņi arī tur tā robeža ir dažādi. Ja? Ja dzīvokļu īpašnieki ir tādi apzinīgāk maksātāji, ja, tad tā robeža ir ar 100 latiem mēs jau ejam uz parādu piedziņu. Ja viņi neapzinīgāki, ja, tad tur pa lielāku šo te summu. Ja? To visu tomēr mēs saskaņojam ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu, jo viņš jau vislabāk redz, tomēr, kas tad tam iedzīvotājiem ir tur, ja, kāpēc viņš nesamaksā. Neesam jau tādi, ka mēs tur nospraužam, ja 100 lapus jau un mēs ejam projām. Man ir iespējas cilvēkam pašam nākt uz līgumu. Tas ir man lūgums, lai jūs uzrakstītu. Ja cilvēkam ir saistības un sakrājušās, tieši tāpat kā citi pasaka, nāciet, mēs nedarīsim, mēs vienosimies. Un arī iedzīvotāji tagad nāk un saka, redziet, mājas vecākie pilnvarotājs, kad viņš ir rekuparāts. Mēs viņam pasakam, tur ir vienošanās, ja? Tad arī pavisam savādāk attieksme. Ja? Dabiski, ka parāda auga, un ļoti auga, kas būs ziemā, mēs vēl nezinām. Un tas ir pats trakākais, es domāju, par to mums jāsāk domāt, ko darīt vispār turpmāk. Ko darīt? Tāpēc jau mēs arī samazinām tagad maksas, ja, apsaimniekošanas. Mēs izejam, ja mēs, dzīvokļu īpašniekam, kuriem var vienoties, mēs izejam uz minimālo šīs mājas uzturēšanu, ja, cik tur būs, ja. Jo sētnieks dažādi, mēs nevaram nosaukt summu, ja, jo sētnieku maksas ir atkarīgs no šīs teritorijas, ja. Mēs faktiski vienojamies uz minimumu, ja, un pēc tam, ja vajadzīgi remontēt, mēs tos veicam, ja, un pēc tam vēl uz vienreizēju maksu, ja, kā tas bija lielā ielā, 18 jumtu tur nomainīja, vai tepatās jūs redziet, ja, vai kredītu ņem, vai 3 mēnešos samaksā, vai pusgadā samaksā, mēs strādājam. Jo tagad ir 2 mājas, ja,
tas piekriti, kā to darīt, jā, bet, pastielā mēs piedāvājam savienības taisīt, ja viņa atkal negrib, uztaisīt tur atkal. Tas ir kur tie mākslinieki vai kas? Jā. Tur arī, ja 7 piekrīt. Tas mums ir briesmīgi. Bet viņas ir samazinājušās 3 reizes, tad cenām tas bija agrāk, jā. Bet mēs jau arī to pēdējo summu jau iegūsim tikai tad, kad mēs aptaujāsim vairākas pirms. Varbūt būs lielāk. Arī var būt, bet dzīvokļu īpašnieki neapstiprināsim. Jo faktiski jau dzīvokļu īpašnieki apstiprina to summu galējā. To mēs darām. Arī Smītņā, jūs kolēģis visu laiku. Beidziet.